Lai palīdzētu atjaunot Daugavas baseinam raksturīgās zivju sugas, akcijas sabiedrības Latvenergo darbinieki kopā ar biedrības Mēs zivīm pārstāvjiem izgatavojuši vairāk nekā 400 mākslīgās zivju nārsta līgzdas. Pēcāk tās tiks ievietotas Daugavā pie Kaibalas un Ikšķilis. Mēs ļoti rūpējamies, lai pēc mums palikt iespējams mazāk zaļā pēda un līgzdu taisīšana. Priekš dzīvu nārstošanas tā ir viena no aktivitātēm, kas norit jau 5. gadu. Un, ņemot vērā darbinieku lielo interesi un iespēju darboties kopā ar ģimenēm svaigā gaisā un izdarīt kaut ko derīgu dabai, videi, mūsu mazākajiem brāļiem un māsām, tas ir ļoti aizraujošs pasākums un cilvēki ir motivēti. Tāpēc mēs to arī organizējam. Tā iznāca, ka mēs esam ļoti sadraudzējušies un jau vairākus gadus mums notiek tāda sadarbība ar biedrību Mēs zivīm un īpaši ar viņu šīs biedrības valdes priekšsēdētāju Ivaru Dubru, kur mēs ik pa laikam sanākam kopā, runājam par problēmām, kas būtu jādara, kā būtu jādara. Un kopēji strādājot, mēs esam arī atraduši tos risinājumus, kā mēs, kā uzņēmums, kas ietekmē šo bioloģisko daudzveidību, varam arī viņai palīdzēt vienlaicīgi. Kaibalā, Lielvārnes novada mežā pulcējās 83 akciju sabiedrības Latvenergo darbinieki kopā ar ģimenes locekļiem. Daži griez ēgļu zarus, citi sēja līgzdas. To gatavošanā izmantot dažādus līdz 70 cm garus ēgļu zarus, kurus liek vienu virs otra pretējos virzienos un pēc tam pa vidu tos ar metāla stiepli sasien, augšā un apakšā veidojot cilpas. Es sākotnēji biju mačetes operators, ir tas, kurš īsina zariņus, bet kā jau dažkārt kolektīvā darbā notiek, lomas sāk mīties un cilvēki kļūst par universāliem karavīriem. Tad es esmu piedalījies visā līgzdas tapšanas procesā, no zāru smalcināšanas līdz aizdarināšanai ar stiepli, kas, manuprāt, ir pats svarīgākais šajā procesā. Tas ir viennozīmīgi forši kopā pavadīt svaigā gaisā laiku, padarīt kaut ko labu, viennozīmīgi tas saliedēja kolektīvu un dot kaut kādu arī tādu, es domāju, sajūtu, ka tu piedari organizācijai, kas ir atbildīga un rūpējās ne tikai par sevi, ne tikai par peļņu, bet arī par dabu un visu apkārtējo vidi. Tas ir fantastiski. Principā, man liekas, mēs visur, kur mūs aicina, kur rīko kaut kādus notikumus, tur mēs arī braucam un piedalāmies. Un šoreiz bija iespēja ar ģimeni ņemt līdzi, un kāpēc ne? Bērniem arī pavasaris. Jā, līdz nav ko sēdēt mājās. Tad vai mēs iesildamies pirms talkas? Mākslīgo zivju nārsta līgzdu izvietošana ūdenskrātuvēs ar svārstīgu ūdens līmeni ir ļoti nozīmīgs pasākums, kas veicina zivju krājumu saglabāšanu un atražošanu. Līgzdu ievietošanas tehnoloģijā ņem vērā pieejamību upei un arī jau iepriekš izpētītu vietu, kur zivis vislabprātāk nārsto. Patreiz mēs viņus uzglabāsim mežā, ēnainā vietā. Vēlāk tiks ievietotas, jau praktiski tagad jau sāksim ievietot jau pa bišķiņam pāris līgzdas. Skatīsimies tīko, kā zivs sāks iet uz nārstu. Tā mēs uzreiz liekam viņus iekšā, ievietojam. Precīzāk pie šīm līgzdām, ko mēs šodien sajām, pie tās zaru kaudzes ar drātu, mēs liekam apakšā svaru un augšā mēs liekam boju, lai vēlāk varētu atrast un izskalot viņus saulēcīgi un pārējo. Akcijas sabiedrības Latvenergo darbinieku un biedrības Mēs zivīm pārstāvju izgatavotās mākslīgās nārsta līgzdas ir piemērotas Daugavas baseinam raksturīgajām zivju sugām – raudām, brekšiem, zandartiem un līdekām.